Kā vienmēr visādi prikoli gatavojās, tūlītās pūs šķidrošu paktelmu, ne? Un, protams, ka manā tajā pistolē, šitajā galiņā, kas ir pie šļūtenes klāt, nedara iekšā tas, kas ir manā pistolē. Tā kā tikko nopirku vienkārši citu galu, cerēsim, un tad jāsanāks, jāsalīk kopā. Ko ir sapūsta šķidrāšu pakteli. Jā, tie vēl var redzēt visāds tāds prikols, bet tam tagad pilnīgi vispār nav nekāda nozīme. Galvenais uzpūst šķidrošu pakteli, lai viņi ritīgi sasēžās arī. Tāpēc izstūm ārā saulītē, iztīri arī garāži. Nokasim no šitos visus sūdus, kas ir bija pie sienas, tie zaļie mīkstie. Un tāpat tās arī šito, visai šitai daļai, kas ir augšā. Un kaut kad arī nokasīšu visu to un to, ka būs jāpabīd plaukt nost. Un, jā, tagad jāstam atpakaļ un jādodās mājās. Šitais, lai kārtīgi sasēžās viss, pēc tam varēs saslīpēt un tad jau varēs gruntēt arī īsto gruntu. Un izskatīsies šitā ten smukākā nekā pirms tam. Tas milzīgais flans, un tā vien liekas, ka vēl bišķīt flancīt vajadzētu, vai ne? Tad tas bremžu disks, viņš reāli būtu redzams jau šeit. Viņš tik ļoti zāri ir tas rats.